Ir 10. februāra rīts. Mēs esam Salkrastos un dodamies ķert lucīšus. Tā, mēs dodamies uz ledus. Priekā. Izskatās, ka ledus biezums mūsu svaru turēs. Tā, esam starta pozīcijā. Esam apmēram 300 metrus no krasta. Nu ko, skatīsimies. Tā, pirmais āliņš. Kāds mums ir ledus biezums? Lai pār 10 centimetri ir noteikti. Es tad reiz divām makšķerīm. Tā, iebarojam āliņģus ar šķeltajiem zirnīšiem. Cilvēku jūrā maz, pagaidām celpas arī nav. Nu, tu vari mēģināt. Esam nomainījuši pozīcijas, pārvākošies tālāk. Tagad esam apmēram puskilometru no krasta. Iepriekšējā vietā copes nebija. Tagad mēģināsim te atrast lucīti. Sveicināti! Labdien! Kā tur mums ķerās? Kā ķerās? Man nebūtu jāliek pīkstiens, es pateiktu, ka neķerās vispār. Jā, un kādus rīkus lietojam? Lietojam tā, kad šobrīd man ir maza bļitkiņa ar 2 baltajiem uz āķa. Bet nav. Nav. Un mēģinājāt ko citu arī? Jā, nu, te mēģināju visādām mormiškām un visādi izrīkoties. Iebarojam arī ar zirņiem. Bet nav. Kaut gan diezgan interesanti, jo vienmēr, ja ledus šeit ir Salkrastos, tad te vienmēr ir nosauc ar vīriem, kas mēģina tos lucīšus dabūt. Bet šodien mēs esam vienīgie. Nu jā, tā izskatās. Augsts nav? Augsts nav. Nav. Pareizs apķerps, tā kā viss kārtībā. Un ko tad mēs velkam virsū? Velkam virsū tā, ka ir apakšā ir termoveļa. Jā. Ja ir termoveļa, tad viss kārtībā. Ir apakšā ir pirmais slānis, kas ir apspīlētā veļa, plānā kārta. Un pa virsu ir otra kārta, kas nav apspīlēta, bet viņa nodrošina to, ka apakšējā kārta tā kā ir apspīlēta, viņa visus sviedrus, visus mitrumu novada uz nākošo kārtu. Un tā kārta savukārt visu novada kombinzonā. Un tad kombinzons paliek slapšs, vai ne? Kombinzons paliek slapšs, bet viņš paliek starpslānī slapšs. Tā, ka pats ķermenis neko nejūt. Skaidrs. Līdz ar to var sēdēt, nu, nav jāģērbjās 10 pufeikās, 10 džemperos un biezajās biksēs, lai justos labi. Un kājas? Kājas ir zābaki, kuros ir iekšā speciālā ieliknis, kas nodrošina ar foliju kārtu pa vidu, kas arī no kājas noņem visu mitrumu un izdala starp zābaku un ielikto zeķi. Līdz ar to kāja paliek silta, bet ne slapja.
Bet jāatcerās, ka jāzauk ir termozeķis, nevis vilnas zeķis. Jo, ja būs vilnas zeķis, tad viss mitrums paliks zeķē, un agrāk vai vēlāk sāks ļoti salt. Līdz ar to, ja mums ir termozeķis visu nodrošina līdzīgi tāpatās kā ir termoveļa, visu mitrumu ievada zābaka zeķē, kas savukārt mitrumu novada ārpus šīs zeķes, un mums ir silts. Nu, skaidrs. Paldies par informāciju. Nu, tad neasaks. Pie vēlna. Šodien tiešām pie vēlna. Здравствуйте. Как клюет? Ни одной поклевки нет. Вообще, да? Да. А на что пробовали? Ну, пробовал на парыша, и подсаживал, пробовал на блесну, и на блесну подсаживал еще филе с окуня. Нифига не нашел. Вообще, да, тишина? Тишина. Nu, jāsnīga. Будем искать? Да, кого-то. Nu, jūrā mēs tam lucīšiem aplaudāmies, tāpēc pārvāksimies uz kādu ezeru. Meklēsim gandrīz asari. Jā, Nu, neasaks. pie vēlu. Nu tā, esam praktiski nost no ledus. Visi sveiki un veseli. Brauksim meklēt zīves kaut kur citur. Jūrā neķirās. Ne lucīts, ne asars. Tātad mēģināsim dabūt kādu asari kādā no tuvējiem ezeriem. Kā redzam, laiciņš smuks, diena saulaina. Jūrā saulkristos pilnīgi neviena copmaņa. Ar to arī secinājums. Pagaidām droši vien zivis jūrā nav. Atsveicinamies no jūras un dodamies tālākos zivs meklējumos. Tā esam ieradušies Līlas ezerā. Kā redzam, copmaņi ir. Bet kā viņam sokas, то мы drīz узнаем. Добрый день, это передача Парцоп ЛВ. Ну, как вам дела? Клюет, не клюет? Есть что-нибудь? Šitādi atcerīši mums ir. Сравнялся не мешал. Вот, ну пошли. Ясно. А как долго уже сидите? С утра С утра? А на что ловим? на мотыля. Мотыль, да. А Банан на блесну не пробовали? пробовали, ноль. Ничего, да? Очень плохо берет. А на белого червя? На белого с утра было немножко, но на мотыля лучше. Ясно. А в других местах тоже ходили или только тут? Ну, сын пошел вон, да, там гуляет, от него ящик. У него тоже есть чуть-чуть. Tātad reizēm kaut kādas copītes ir, bet pašāks. Его улов на удочку не наступи. Хорошо. Все-таки что-то, потому что мы Ну. были на море сейчас, Да. на Лутышем, и вообще нет ни поклевки, ничего. Tā, te ir raidījums par Copu LV. Kā mums ķerās? Nu tā, forši. Šodien tā brīžiem. Nu tā. Tā Bet copīti ir, ja? labi, jā. Skaidrs. Tagad pārtraukums bija. Un tad tagad atkal sākas Un uz ko ķeram? uz motilu pārsvarā. Uz motilīti. Jā. Uz blītkiņu nemēģināja? Pagaidām ne. Skaidrs. Parādīs lomu. Vai tas ir viss, kas uz ledus? Ui, smuki. Smuki, smuki.
Feina. Tātad uz motilīti šodien iet, jā? Šodien uz motīvu. Skaidrīt. Paldies. Te, ka mums ir izvilks loms. Smuks vasarīts. Var teikt. 200 ir, ne? Jo. Tā. Un kā vispār? Švak. Un uz ko? Ar motilīti darbojamies, jā? Ar motīvu. Tā kā viss uz Vēl neit nekā. uz britkiņa. Nebija. Blitkarins kurps nebija. Vispār, jā. Bet tā kopsumā tagad ietek nav vienīgi. Tā jau var pateikt, ka. Nu, jā. Nu, kā prauliņš dabūt, tad kādiem 5 gabaliem apmēram dabūt. Jau ir. Skaidrs. Un ilgi sēžam jau. Jo. Nu, paša rīt. Un citas dienas te arī šogad jau ir būt. Pirmo reizi šo. Pirmo reizi, jā. Un citās vietās ir celpēc. Bija. Bijām. Kur mēs bijām? Vecumniekos bijām. Bijām arī tā. Kur mēs jau bijām? Boldarājā bijām. Bolderējā tajā kanālā, jā? Buļupē. Buļupē. Un kā tur? Tur nekā nebija. Pagājuši sestdien mēs tur bijām. Nekā vecumniekus bija nedēļa atpakaļ arī nekas labs nebija. Tā mēs darām. Jo, kāds rīt iekos. Tas arī labi, paldies. Jo, Rēdījums par Veids. Copu LV. no. Tā, loms. Šo lomu pārbaudīsim. Un sēžat jau no paša rīta, jā? Nu, да. Ой, ну tas ir ļoti labi. Smuki. И на что, вы ловите тоже на мотыля? Мотиля, да. Ясно. Es jau banānu, man Kā jums? švats. Un arī ar motili, jā? Šitāds smugs banāniņš pats būtu tāpēc. Šī tādu mēs ķeram. Nu, Nu, tur ir mazliet, bet mazāk nekā izmartīgi. jā. Un tomēr kaut kas nekā tukšums. Jā. Galvenais, kas vajag gaisu, smugu dieniņu. Un kaut kur citur arī esi mēģinājis? Nu, jā, mēs ot ar draugu bijām Boldarājā, uz Buļu Jā, štāstīja. švaki, ļoti. Tātad uz šitos doto gadu, jā? Labākais rezultāts pagaidām ir te? Pagaidām šitai, jā. Nu, to lēdu kameru sagaidīja, pa tukšo aizgāja. Tā bija, jā. Un kur vēl tā jūs braukājat? Uz kādām vietām? Nu, uz Dūņa ezeru mēs, bet uz šito dzirna, To izdzers tepat blakiņām arī ir, jā. nu, vairāk kaut kā uz šito pusi. Un no kurienes paši esat? Nu, Rīgas, No Rīgas, no kāda rajona? nu, Pārdaugavas. Pārdaugavā, jā, tur jau tuvāk Bolderājas sanāk. Jā, Kaut kas tas. citreiz tur labs cops ir, bet kaut kā šogad. Galvenais man nepatīk, ka tur viens pēc otru skatās un pēc tam tikai kāds noķer viss pāris tur. Nu jā, sākās kolhos. Jā, tā saucamais. sēž atkal viss no apkārt. Kā mēs redzam, uz to brīdi cilvēki ir sagribējušies nelielajās grupiņās. Paldies par Copu LV. Neasaks. Un kā mēs ģērbimies, ko mēs pērkam, lai nebūtu augsts. Nu, man jau ir vēļi gan, man ir diezgan padāri. Termoveļi, ja? Termovēļi šitā te. Tā ir taisna uz miesu vēl kā. Jā. Nu, biks un jaciņi. Kombinezons man ir vidēji cena. Zābaki ļoti labi. Tie ir lielie liekšā šito spīdīgo. Ļoti silti un biezi zoli. Tie ir labi. Un tālāk jumta nāk tas. Un tā cilvēkiem, kuri vienkārši nezin, kā jāģērbjās, cik tas apmēram maksāja, lai kopā tā saģērbtos. Nu, kad es pirktu zābaki, bija kaut kur uz 50, jaks 60, 70, tagad jau droši vien cenas cēlušies. Un termovēli bija 70 lati. Tad kopsumā sanāk tomēr diezgan padārgi. Nu, Jā. šitā te cepuri arī
tagad man liekas, ka 25 vai nāk. Bet cepuri labi silti, ja? Jo, cepuri mums. Un ko daram, kad ir vaigi deguns salst? Nu, priekš tam ir kaut cimdiņi, ieblaižām. Ha, skaidri. Nu, cimdi arī šitie te vien labākie, man patīk, kad viņiem ir tas magnētiņš. Kad tev ir uzvilkts, tad uzreiz čakt atmet un viņš pielīp. Aha, Viņš tev nemaisās, lai dzīvi noņemtu nost. forši. Arī Norfins, ja? Jā. Skaidrs. Paldies par COPLV. Neasaks. Pie velna. О, клюнула? Да. На блесну? Конечно. То все на мормышки ловят, а вы на блесну, да? Когда не клюет на мормышки, надо ловить на блесну. И как вообще? А так же, как и у отца. Ясно. И долго уже ловите? С утра. С утра уж самого. И это 2 рыбы только с утра? Нет, но там был вот. Клевал где-то до 10. До 10, и потом стало тише, да? Ну, а потом все, выключили. До утра ни одной поклевки, потом стало спокойнее. Ну да. Вечером будет раздача. Ну, день на день. Как говорится, неасакас? К черту, говорят, да? Nu, да. Par COPLV zvejnieki ir pārbaudījuši to krastu. Tūlīt mēs uzzināsim, kā viņiem tur ir gājis. Nu, puikas, kā tajā galā iet? Neiet. Tāpat kā viss. Mēs šodien nemākam atrast zīvi. Tā tad nekā, ja? Nekā. Sūdīgi veči. Nē, tas ir forši. Visos pastaigi. Tā, un tagad tiks nodemonstrēts, cik biezs ledus ir Lilas ezerā. Negribu. Bet Nu, davai. parādi. Tātad mēs redzam, ka ledus ir dikti biezs. Nevar paaugt vairs? Sāk. Vau! Ir caur. Nu, izvēlēts ārā, cik tad daudz būs. Un tā tad ir apmēram kādi 50 centimetri. Nu, tā kaut kā būs, jā. Aigar, kā ķerās? Neķerās. Kā tā? Vot tā. Nu, tā. Šodien laikam nav mūsu diena. Bet, nu, vēl mēģināsim kaut ko dabūt. Tā, mums ir pirmais asaris beidzot. Ir pagājis pusdiena Pusdiena, jā. Tad pirmais ir ārā. un beidzot parāda viņu mums tuvāk. Smukiņš, Smukiņš. Šodien būs uz pannas. protams. Labu apetīti, kā saka. Un turpmāk neatsaks, turpinam. Pie velna. Tā, tagad mums ir ēsmas ziltiņa. Un mēs ieliksim ūdu. Tāpēc, ka līdeks Lilas ezerā esot. Tā, ievads ūdā ir gatavs. Jā. Smūgs āliņģīts.
Tagad dodamies pakaļ ūdai. Un esmu uz ziltiņai. Tā ir pēdējā, ko bija dzīvnieks noķēris. Tātad kā tiek likta ūda? Ūdas liktas dažādi. Bet es likšu tā, ka man vienmēr patīk gan vasarā, gan ziemā vienš burāķi. Un es likšu vasarā es lieku aiz lūpas. Bet ziemā tā kā tās jūs ir bišķiņ uzmanīgāk, es lieku aiz muguras spuras. Porā tuvāk. Ar cerību, kad ja līdek paņem šķērsām, tad nevajadzēs gaidīt ilgi, lai varētu piecirst. Un tālāk ir attālums no āķa līdz svinam. Svins man ir slīdošais. Un es lieku apmēram metru. Man ir silikona stopers. Es lieku apmēram metru. Ar domu tādu, kad, lai nolaižot zivs neguļ uz grunts, bet lai viņa šivarējās riņķī, lai piesaist to plēsoņu. Un šo te es paceļu, ja ir apmēram, es nezinu, cik tā kā 70 cm līdz dibenam. Es svinu paceļu mazliet augstāk, lai zivs netiek pie pašas grunts. Jā. Līdz ar to viņa staigās riņķī. Nu, un cerams, kaut ko piesaistīs. Un pavadiņi kā? Pavadiņi ir metāla. Veikalos ir nopērkamas metāla pavadiņas, kuriem galā nekā nav, ir mazas cilpiņas. Un šīm pavadiņām pats var ļoti elementāri uztaisīt tā, kad vienā galā iever āķi, otrā galā iever griezulīti. Un tālākos iet jau pamet auklu, kas ir ūdē. Bez karabīnītes, vai ar? Nu, šeit ir karabīna. Vienā galā ir āķis, otrā ir karabīna, nevis karabīna, bet griezulis, pie kura piesien pamata aukla, uz kuras ir uzvērts silikona stopers, kurš noregulēs svinu tādā attālumā, kā vajag. Līdz ar to svins stāvēs. Mēs tagad noregulēsim, atradīsim, kur ir grunts. Grunts ir atrasta. Mēs pacelsim maz drusciņu augšā. Lieku auklu lietīsim spolē. Un uzstādīsim savu makšķerīti. Es domāju tādu, kad mēs noliekam makšķerīti, kolēģis būs cope. Līdz ar to būs maziņš sitiens pa auklu. Būs sitiens un karogs pacelsies gaisā un mēs ieraudzīsim. Ka ir copīti. Savu zivi. Un tad ko, gaidīsim, ka karodziņš uzliks augšā? Jā, gaidīsim. Nu, veiksmi. Tikmēr ķersim asaras, Protams. kas neķerās. Sveiks par Copa LV. Kā mums iet? Kā ķerās? Neķerās pagaidām. Nu, kādi atgadījumi, starpgadījumi ir bijuši? Nu, bija tā, ka nokoda blītku līdaka maziņa. Līdzīgu šī, tikai bišķi lielāk. Varētu tuvāk. Parastu blītku ar 2 nekustīgajiem āķiem. Bija viena sope, skolīte notarkšķēja, ielaida vēlreiz iekšā un tā arī kā piecirta, tā palika bez blītkas. Esam pamēģināju ziemas loborīt, par cik te droši vien līdaka kaut kur apakšā ir, bet nepieķērās. Un tagad uzlika mormišku. Cerībā, ka vismaz kaut ko noķers. Šodien kaut kā neiet. Nu jā. Tā zīme tā ir kā ir. Nu, Talismanu vajag. Talismanu. nu vot. Zivnieks mums stāsta par talismaniem, bet nu kā redzam, ka viņi strādā. Un Aiga, tev ir tāds talismans? Nē.
Nav. Tātad visu mēs varam izskaidrot. Copes nav, ja nav savu talismanu. Nu, Riku, mūsu šodienas operators arī nolēms pamakšķerēt. Nu, pastāst, ko tu mēģini tur tagad noķert. Es mēģinu noķert to, ko jūs neesat dabūjuši. Un domā, tev izdosies? Nezinu, bet pamēģināt jau nav grēks. Un uz ko tu mēģini? Uz mormišku un motilīti. Nu, paskatīsimies.